Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atzīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Kiberpēdas saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Esiet sveicināti kārtējā Radio SVH grupas raidījumā Kiberpēdas, kurā ierasti runājam par dažādām ap un par kibertelpu saistītām lietām, gan par riskiem, ko tā mums rada apkārt, gan par drošu uzvedību kibervidē, bet šoreiz vairāk par mākslīgo intelektu, to, kā tas tiek pielietots mācību procesā augstskolās tieši, cik pozitīvi vai negatīvi to vērtē studenti un pasniedzēji, un lai par to visu plašāk parunātu, un arī, protams, vadlīnijām, vai tādas vispār ir šobrīd nospraustas un cik korekti mākslīgais intelekts tiek izmantots mācību procesā. Lai par to visu runātu, esmu studijā aicinājis Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes pētnieku Raivi Vilūnu. Sveiks! Sveiks! Tas pamatmotīvs, kāpēc esmu tevi aicinājis studijā, Latvijas Universitāte kopā ar Banku augstskolu nesen prezentēja veikto pētījumu, kas tieši šo visu padziļināti un rūpīgi apskatīja. Pirmais tas mans jautājums, kāpēc tieši šobrīd tāds pētījums tapis, vai īpaši aktuāli šobrīd ir šī problēma akadēmiskajā vidē? Jā, jauna tehnoloģija, cik mēs gadus dzīvojam, 3-4 ar šo jauno tehnoloģiju, kura iepriekš jau tur kaut kur bija, bet tad sanāk, kad ChatGPT kļuva publisks, tad visiem bija, es varu ierakstīt tur un viņš man atbild kā cilvēks, un tad, protams, studenti un arī pētnieki un pasniedzēji ir vieni no knašākajiem inovāciju pielietotājiem, un, protams, šī tehnoloģija ir tik ļoti ienākusi visās mūsu ikdienas sadzīvēs, vietāluņos, visās interneta lapās, principā mēs jau vairs bez viņa nedzīvojam, tāpēc arī tapa, un patiesībā pētījumiem ir nepieciešams ilgāks laiks, principā sākām 24. gadā, oficiāli projekts noslēdzās tagad februārī, un vajadzēja droši vien vēl pat ātrāk sākt, bet zinātnei ir vajadzīgs laiciņš. Lai gan atkal skatoties no tā attīstības viedokļa, kopš 24. gada tik strauji ir progresējis tas viss, kas saistīts ar mākslīgo intelektu, vai jau nebija tā kā pa jaunu jāsāk visu vērtēt un atkal skatīties, jo, kā jau pats minēja, arī tas pielietošanas spektrs ir daudz plašāks kļuvis šobrīd. Nē, redz, mēs par laimi mūsu pētījums fokusējās uz to izmantojuma, varbūt motivāciju un tām attiecībām ar izmantošanu. Attiecīgi mēs tur tik ļoti negājām iekšā, kādu tur ChatGPT vai Gemini versiju jūs izmantojat un tā tālāk, bet mēģinājām saprast, kas ir tas, kas studentus pamudina izmantot, un arī pasniedzējus, starp citu. Un kādos darbiņos mēs uzskatām, ka ir ok, un kādos darbiņos mēs uzskatām, ka nav ok izmantot. Vai šis pētījums iekļaujās arī kādā plašākā diskusijā un pētījuma kontekstā nevien Latvijā, bet arī ārpus Latvijas robežām, kaut vai Eiropā? Jā. Nē, tas ir karstais temats, karstais kartupelis. Visa augstākā izglītība šobrīd pārdomā, kādas tad ir mūsu attiecības, kādas ir mūsu kā pasniedzēju, kā mācību spēku attiecības ar studentiem, ko mēs gribam no studentiem, ko studenti grib no mums arī, starp citu, un ko mēs varam dot, un kā mēs varam arī šīs tehnoloģijas iekļaut, jo, uzreiz aizsteidzoties pa priekšu, visam var pateikt, nekādas pilnīga aizlieguma nebūs. Mans projekta vadītājs, profesors Visvalds Valtenbergs, kurš šī projekta vadītājs, viņam ir tā teorija, ka nākotnē varētu veidoties tādas elitāras universitātes, kaut kur Šveices kalnos, tur pasaules turīgākajiem, kuri neizmanto tehnoloģijas, un viņi lasa grāmatas, diskutē, rakstā ar roku un tā tālāk. Bet, principā, ja mēs runājam par normālu augstāko izglītību, tādu, kādu mēs šeit iegūstam, pēdiņās cilvēki parastie, tad šī tehnoloģija šeit ir, mēs viņu izmantojam, un tā lieta, ko mums visiem ir jāsaprot, kā to izdarīt jēgpilni, jo, kā es parasti saku, nebūs jēgas, ja students uzdos ChatGPT uzrakstīt savu darbu, un tad pasniedzējs arī nelabos, bet iedos savam robotam, vai Gemini, lai divi roboti savā starpā paspēkojas pārbaudīt, un tad,
ko mēs darām? Mēs sildam krēslus, aizpildam vietas, elpojam gaisu. Tur ir jāatrod tas veids, kā izmantot, lai būtu no tā kaut kāda jēga. Par to metodoloģiju pavisam īsi ieskicējot, tās bija kādas fokus grupas, cik studenti, cik pasniedzēji tika izvēlēti, cik reprezentatīva tad aptauja? Jā, principā mums bija nepilni 300 studenti aptaujā tieši no ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes, tieši uzsvars uz mūsu galu, tātad komunikācijas zinātņu sociologiem, politologiem, bija arī banku augstskolas studenti un arī pasniedzēji no mūsu vidus, apmēram nepilni 40 pasniedzēji, un tad vēl bija 4-5 diskusiju grupas, kur tad aptauja mums iedeva to lielo bildi, to anonīmo bildi, jo skaidrs, ka cilvēki klātienē, sevišķi mums, kas ir viņu pašu pasniedzēji, varbūt drusciņi citādāk atbild nekā anonīmā aptaujā, bet tad tajās fokus grupās mēs atkal diskutējām, mēģinājām saprast, kas tad ir varbūt tas, kas jūs pamudina vai uzrunā izmantot tās tehnoloģijas. Jā. Un tad ar pasniedzējiem arī bija viena diskusija grupa un 40 pasniedzēji arī aptaujāt, kas nav milzīgs daudzums, bet mēs vienkārši mēģinājām saprast tajā mūsu mazajā burbulī, kādas ir tās attiecības, jo, protams, pētījumam bija noteikts finansējuma daudzums un, kāds vēlētos un mēs tālāk varētu startēt uz lielāku finansējumu, mēs ar lielāko prieku visu Latvijas universitāti pēc šādas pašas metodoloģijas izskatītu un kaut vai visu Latvijas augstāko izglītību. Par secinājumiem, kādi tad ir, cik plaši tiek izmantota mākslīgā intelekta rīki, varbūt kaut kādi uzreiz pārsteidzoši secinājumi, kas tā kā nebija gaidīti, ar kuriem nerēķinājāties, ka tas varētu iekļauties kopējā bildē? Pārsteidzoši varbūt ir tas, cik izplatīta tā izmantošana ir, jo man šķita, ka tomēr kaut kādi tie tehnoloģiju skeptiķi būs, bet kopumā tur tuvu 100% gan no pasniedzēja puses, gan no studentu puses ir izmantošana pēdējo, mums tur bija tā gradācija, bet pēdējo 6 mēnešu laikā tur noteikti tā daudzumā. Principā mēs varam uzskatīt, ka regulāri izmantotāji ir teju visi. Fokusa grupās parādījās principā no visām, laikam es vadīju 5 tās diskusijas pa 5-6 studentiem. Šķiet, ka bija tikai 2, kuri teica, ka viņi nē, un tie bija tādi vairāk principiāli ētiski jautājumi, pat drīzāk saistībā ar to, ka mēs zinām, ka mākslīgais intelekta tehnoloģija patērē ļoti daudz dabas resursus. Tā ir, principā, videi ekoloģijai šobrīd nav draudzīga, kaitīga, un arī tas, ka šīs tehnoloģijas, protams, izmanto citu cilvēku, mākslinieku, rakstnieku, autoru darbus, lai veidotu šo korpusu, un tad drīzāk tie bija tādi iemesli. Bet pat ne tik daudz ētiski, kā varbūt arī ekoloģiski apsvērumi. Jā, tieši tā, un tie bija pāris studenti un pasniedzēji vispār, laikam neviens praktiski neatturējās, varbūt bija kāds viens, kas nebija īsti tā izmantojis, bet principā ir ļoti plaši, un tas interesantais secinājums, ko varbūt uzreiz var pieminēt, ir, ka kas varbūt ir patiesībā ļoti loģiski mums kā cilvēkiem, mēs garlaicīgos darbus ļoti, ļoti gribam atdot robotiem. Gan studenti, gan pasniedzēji ir gatavi uzticēt. Pasniedzēju pusē tā būtu vairāk birokrātija, dažādu projektu pētījumu, atskaišu aizpildīšana, kaut kādas citas birokrātiskas darbības. Studentu pusē, kas ir ļoti svarīgi mums pasniedzējiem, ja students uzskata, ka uzdotais uzdevums ir nesvarīgs vai garlaicīgs, ir daudz lielāka iespēja, ka viņš to atdos darīt robotam. Un tas mums kā pasniedzējiem uzreiz ir tā sarkanā izsaukuma zīmīte, ka mums ir jāpārdomā tas, ko mēs darām, kādus darbus mēs uzdodam, jo, kā jūs minēju, nav jau jēgas, ja students to pilda ar mākslīgo intelektu, un tad arī mums jautājums ir, vai tas mūsu darbiņš, kas tiek studentam uzdots, ir tāpēc, ka viņš ir jēgpilns, students no tā kaut ko iemācīsies, vai mēs uzdodam, tāpēc, ka mums vajag studentus pārbaudīt tik pēc noteikta brīža, un ja mēs, piemēram, studentiem nedodam šos darbus, kas jāveic un kurus mēs vērtējam, tad viņi, protams, kā cilvēki izvēlās noslinkot vai neizdarīt un tā tālāk. Un tad uzreiz, mums ir jāpadomā par to jēgpilnumu no abām pusēm.
vienkārši slinkumu, kā motivāciju arī kāds atzina šajā aptaujā, kāpēc tiek izmantots, lai nemācītos pats, bet kāpēc to nevarētu darīt mākslīgais intelekts? Mēs tieši šādā veidā nejautājām, bet principā tas kaut kur arī parādās. Jā. Bet kopumā jāsaka tā, ka šeit, protams, visas šīs metodas nav perfekts un mums būtu jāturpina pētīt tālāk, jo pastāv iespēja, protams, ka studenti atbild arī kaut kādu to sociālo vēlamību. Pat ja anonīmi, viņi tomēr nojauši vai zemapziņā zina, ko mēs sagaidām un tā. Bet tomēr kopumā arī gan tajās intervijās, gan diskusijās parādās, ka studenti tomēr vairums nāk ar kaut kādu motivāciju, kaut ko apgūt, un tad, ja viņiem darbs šķiet interesants, uzdevums šķiet jēgpilns, viņi grib to darīt. Bet viņi, protams, bažījas par kaut kādām tām attiecībām, ka, piemēram, kāds cits izmantos, viņi neizmantos, un tad dabūs vienādu vērtējumu, un tad, teiksim, piemēram, konkurencei par budžetu vai stipendijām, viņi var sevi nostādīt sliktākā pozīcijā. Kas atkal vēl viena izsaukuma zīmīte augstākās izglītības realizētājiem. Mums ir jādomā par to, kā dot tādus darbus, kurus tad šie roboti nevar izdarīt. Par to ētisko pusi, mācību procesa optimizāciju vai uzlabošanu un arī, protams, par to vērtēšanas maiņu, ko tas izraisa visu šī mākslīgo intelekta lietošanu, parunāsim raidījuma otrajā daļā. Pirmās daļas noslēgumā tu gan minēji, ka nebija ļoti plašs studentu loks un specialitāšu loks, kas tika aptaujāts, bet vai starp specialitātēm arī iezīmējās kaut kādas atšķirības, piemēram, kur vairāk izmanto vai arī kur mazāk, jo varbūt nav jēgas? Jā, tā kā banku augstskolas studenti ir pozitīvāk noskaņoti, varbūt mazliet mazāk skeptiski, mazliet atvērtāki, ja mēs salīdzinām ar komunikācijas zinātni, politologiem, sociologiem. Tas iespējams ir saistīts ar to specifiku, kur attiecīgi šīs sociālās zinātnes ir veidotas, un mēs pamatā mācamies būt skeptiski pret informāciju, ko mums sniedz, bet tas varētu būt arī pielietojuma gadījums, jo, piemēram, sociālās zinātnēs mēs daudz ko interpretējam, un tur ir svarīga šī cilvēka intelekta spēja interpretēt, salikt klucīšus kopā. Ekonomikas zinātnē ļoti daudz, protams, ir saistīts ar skaitļiem. Viņi izmanto aprēķiniem, datu pārskatīšanai, datu sakārtošanai, un tur, protams, šie rīki ir daudz precīzāki un uzrāda daudz labākus rezultātus, nekā ja mēs viņiem uzdodam, piemēram, tur analizēt politisko partiju programmas. Tur ir nepieciešama tā cilvēka iesaiste. Tāds lielāks un daudzveidīgāk pielietojams kalkulators, tas mākslīgais intelekts sanāk darbā ar skaitļiem. Mums maza pauzīte raidījumā, tad turpināsim sarunu ar Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes pētnieku Raivi Vilūnu par to, kā mākslīgais intelekts ietekmē mācību procesu augstskolā. Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atzīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas! Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Kiberpēdas saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Turpinām raidījumu Kiberpēdas. Atgādinu, šodien runājam par to, kā mākslīgais intelekts ietekmē mācīšanās procesu augstskolā. Vairāk tieši par to, cik tas ir godīgi, kādas ir vadlīnijas, ja tādas vispār ir, un kā tas maina arī vērtēšanas procesu. Runāsim tagad, un atgādinu, sarunas biedrs man šeit studijā Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes pētnieks Raivis Vilūns. Tad par to ētiku un akadēmisko godīgumu jau ieskicēja apmēram, ka ir daļa cilvēku, daļa studentu, pasniedzēja gan jau arī, kur uzskata, ka īsti godīgi nav konkurēt ar mākslīgā intelekta radītiem darbiem vai paša radītiem darbiem cīņā par labāku vērtējumu. Kādas vēl bažas tas ir atklājis, vai pastāv skaidrs vadlīnijas vismaz tajās divās augstskolās, kurās veicāt pētījumu? Latvijas Universitātē zinu, ka tagad ir un no 16. marta jaunas stāsies spēkā.
Ir, un jau pirms tam, jā, tās vadlīnijas bija, un principā Latvijā, pasaulē, visās universitātēs ir izstrādātas kaut kādas vadlīnijas, bet, zin kā, cik daudz cilvēki viņas izlasa. Piemēram, mēs varētu žurnālistiem un mediju darbiniekiem prasīt, cik daudz ir izlasījuši, tur, piemēram, Latvijas žurnālistu asociācijas kodeksa vai Latvijas mediju ētikas padomes visas priekšrakstus. Un tas pats arī universitātē. Kā tu pieminēji, cilvēcīgais slinkums ir īsta lieta, un mēs arī secinājam to, ka gan daudzi studenti, vismaz puse nemaz nezin par šīm vadlīnijām, bet otra puse, kuras zin, tur lielākā daļa arī nebija lasījuši. Viņi bija tikai dzirdējuši, ka tādas ir. Un arī pasniedzēju pusē patiesībā pārskrējuši pāri, laikam lielākā daļa pasniedzēju bija, bet tā baigi iedziļinājušies jau nē. Un tas jau arī ir varbūt kaut kādā ziņā saprotami, jo kā mēs pieskāramies, šī tehnoloģija tik daudzveidīga un tik dažāda, ka uzlikt tādus ļoti striktus rāmjus, kā izmantot, piemēram, Latvijas universitātes mērogā, tas nav vienkārši racionāli iespējams, jo atkal starpības starp to, kā mēs komunikācijas nozarē varētu izmantot un kā ķīmiķi, biologi, ekonomisti un visi pārējie izmantos, tas ir pilnīgi citādāk, un tas pats mākslīgais intelekts jau arī tas ir milzīgs lietussargs, zem kura ir miljoniem tehnoloģiju, tāpēc tās vadlīnijas, protams, ir tādas ļoti plašas un ļoti daudz, kas tiek atstāts tai interpretācijai gan katrā nodaļā, gan arī uz katra paša pasniedzēja pleciem un arī uzreiz par tām jaunajām vadlīnijām. Tas arī ir viena no tām lietām, ko Latvijas universitāte iezīmē ļoti skaidri šobrīd, ka katrā kursā docētājam ir atbildība nospraust šīs robežas, skaidri viņas definēt, kur un kādiem mērķiem mēs izmantojam un kur tas ir ok, un kādiem mērķiem mēs neizmantojam, un tad studējošajam ir tas pienākums tad ievērot šīs te nospraustās robežas. Jā, tāds mazs izvilkums, ka šie Latvijas universitātes jaunie noteikumi paredz, ka mākslīgā izmantošana šajā augstskolā balstās 4 pamatprincipos – godprātībā, atklātībā, atbildībā un datu drošībā, bet tas būtiskākais, ka studējošajiem būs pienākums skaidri norādīt mākslīgā intelekta izmantošanas faktu savos darbos, bet docētājiem definēt, kādos gadījumos un kādā apjomā šī mākslīgā intelekta izmantošana konkrētajā studiju kursā ir pieļaujama. Tas uzreiz rada jautājumu, cik liels ir iespējas objektīvi izvērtēt pasniedzējam, docētājam, cik plaši ir izmantota šī mākslīgā intelekta tehnoloģija audzēkņa studenta darbos, ja viņš krāpjās un nenorāda pilnā apmērā to visu. Grūti, bet atkarībā atkal kā kurā jautājumā, kā kurā uzdevumā, piemēram, es pasniedzu tādu kursu, ko sauc rakstošā žurnālistikas žanri. Mēs principā mācamies rakstīt visu, kas nav ziņa. Tātad lielos skaistos aprakstus vienalga portālos, glancētajos žurnālos un tā tālāk. Un, par laimi šobrīd vēl es varu pateikt, kur ir, tā, neprasmīgi izmantots mākslīgais intelekts, lai gatavotu šo skaisto aprakstu, jo, mums pagaidām veicas, viņu rīku šo latviešu valodu netuvu nav tik laba un neatbilst pat tādam nepārāk augstas kvalitātes mediju standartam. Tā kā tur var kaut ko novilkt. Citās vietās, protams, mēs nevaram tās robežas tik ļoti novilkt, un tad droši vien drīzāk tā saruna aizvirzās uz prasmīgu mākslīgā intelekta izmantošanu, kur, teiksim, labi, pieņemsim manā kursā, tu gribi izmantot, piemēram, transkriptu radīšanā, kas ir pilnīgi ok. Man šķiet, arī lielākā daļa profesionāli praktizējušo žurnālistu šobrīd vairs ar roku stundu garo interviju transkriptus neraksta, un tas ir pilnīgi ok. Ok, tur tu vari izmantot. Tu gribi, lai... Bet vismaz jāpārlas pēc tam ir un jāizredī, tas būtu vēlams. Publicēt nevari, bet transkriptu savam darbam, lai pēc tam tu taisītu to lielo rakstu. Ok, tu vari paprasīt, lai tev, piemēram,
izceļ kaut kādas galvenās tēmas, ko jūs apspriedāt. Ja kaut kādiem dēļ tu neesi pats pierakstījis vai, nezinu, intervija bija pirms 3 mēnešiem un tu jau esi aizmirsis, par ko jūs runājat, arī, paprasīt, lūdzu uzģenerē man 10 000 garu zīmju rakstu, tur nekas labs jau nebūs. Bet par to mēs arī daudzi runājam un daudzi speciālisti, sevišķi pedagoģijas jomā un tā tālāk, apspriež to, ka mēs droši vien universitātē dēļ šīm tehnoloģijām atgriezīsimies pie vairāk mutiskajiem eksāmeniem. Tas bija tas mans nākamais jautājums, vai tas nenovedīs pie tā, ka atgriezīsies pie vecās kārtības, kad bija klātienes eksāmeni, mutiski eksāmeni un ar roku rakstīti eksāmeni. Jā, mēs ar pedagoģijas profesoru pētnieci Sanitu Barānovu tieši par šo diskutējām mūsu projekta kontekstā, un visticamāk mēs lēnām sākam atgriezties pie tās klasiskās Aristoteļa un Sokrāta universitātes, kur caur diskusijām un ar roku rakstītiem darbiem mēs arī kaut kādā veidā vērtēsim to studentu, bet, protams, būsim reāli doktora disertāciju vai pat bakalaura darbu ar roku neviens nerakstīs, nedz ar rakstām mašīnu, un tad tur... Kad jūs rakstīs, tad ne visi pasniedzēji varēs izlasīt pēc tam to visu, īpaši medicīnas fakultātē. Jā, arī mans rokraksts arī sen jau vairs nav salasāms, ja kādreiz bija, bet tur tad atkal ienāk šis diskusija jautājums. Tagad ir arī principā šīs jaunās izstrādē vadlīnijas, kā mēs strādājam ar šiem kursa darbiem un bakalaura darbiem, nobeiguma darbiem dažādiem, un tur ir paredzēts, ka mēs veltīsim vairāk laika studenta iztaujāšanai, jo labi, tu esi izmantojis kaut kādā daļā mākslīgo intelektu. Jautājums ir, vai viņš to izdarīja tavā vietā, vai tu pieslēdzi savu prātu, un vai tu spēji atbildēt, piemēram, par šo komunikācijas teoriju. Es redzu, jūs savā darbā esat izmantojuši šo komunikācijas teoriju, lūdzu raksturojiet viņu, kā to varētu pielietot citādā formātā un tā tālāk. Un no tā jau mēs arī tad vērtēsim to, vai studentam kaut kas ir aizķēries galvā vai nē. Un tā laikam atbild arī uz jautājumu, vai šis mākslīgais intelekts, tā pielietošana veicina virspusēju mācīšanos un tādu virspusēju zināšanu apguvi, vai tomēr padziļinātu, ja saprātīgi un mērķtiecīgi izmanto šo tehnoloģiju. Protams, es teiktu, neviens, ne otrs virziens, tas ir rīks. Arī atgriežoties ātri pie tām vadlīnijām, tur jau arī tais vadlīnijās, kā izmantot, ir uzsvērta tā personīga atbildība. Tas ne ar ko neatšķiras no datora, kurā tu raksti Word dokumenta, Excel faila, jebkura cita rīka. Tu viņu izmanto, tu esi atbildīgs par šiem rezultātiem, tev ir jāspēj viņus komentēt un tā tālāk. Tā kā man liekas, ka tur nevienā, ne otrā virzienā mēs nevarētu teikt, ka tas pats par sevi, piemēram, augstākā izglītībā, ka tas veicinās varbūt kaut kādu virspusējību, jo šobrīd jau līdz tam arī bija veidi, kā studenti varēja izpeldēt pa virsu, un tie, kuri vēlas iedziļināties, jo tomēr augstākās izglītības tā jēga ir, ka tu iedziļinies tajās tēmās un ne tikai par virsu izpeldi, tie jau tāpat turpinās šo rīku izmantot jēgpilnos veidos, lai papildinātu, jo viņam ir fantastiskas iespējas. Es ātri pavisam varu pats pieminēt, piemēram, pētniekiem, kuriem līdz šim nav pieredze strādāt ar lielajiem datiem, izmantot dažādas programmēšanas valodas, lai viņus apstrādātu. Manā gadījumā es pats strādāju pie savas doktora disertācijas, un mazu daļiņu es arī izmantoju mākslīgo intelektu, jo es nemāku programmēt, es nemāku izmantot šo Python valodu, kuru pārsvarā izmanto, lai strādātu lielajiem datiem. Es viņam palūdzu sagatavot man mazu, salīdzinoši vienkāršu kodu, kuru tad es varēju uz savu lielo datu apjomu realizēt, un es varēju piekļūt rezultātiem, kurus vai citādāk man vajadzētu veltīt burtiski nedēļām sava darba laika fiziski atķeksējot dažādas lietiņas, vai arī es nemaz to nebūtu iekļauts savā disertācijā. Bet es uzskatu, ka mans darbs ir bagātīgāks no tā, ka es šo mazo daļiņu uzticēju šim rīkam. Ko nozīmē uzticēju, es pārbaudīju, bet es izmantoju viņu. Acīm redzot, tas secinājums varētu būt, ka mākslīgais intelekts mūsu dzīvē ir ienācis uz palikšanu, nekur tas neliksies, kā mēdz teikt, un
viņš tikai attīstīsies un tā pielietošana arī akadēmiskajā vidē, augstskolu vidē tikai kļūs arvien plašāka. Jautājums ir par jēgpilnu pielietošanu, atbildīgu pielietošanu un neizbraukšanu uz šī rīka rēķina cauri 4 augstskolas gadiem. Protams, jā, tieši tā. Ja mēs jēgpilni pielietojam un skatāmies, kā studenti to arī jēgpilni pielieto, un arī pasniedzēji. Arī pasniedzējiem ir jāpielieto jēgpilni. Mēs visu laiku gribam aizvirzīties. Protams, starp citu, arī pasniedzēji gan aptaujās, gan diskusijās pauda lielas bažas par studentiem, bet par sevi nerunāja. Jo liekas, nebija paškritiski. Jā, ka mēs jau tādi lieli pieauguši un tā tālāk. Bet arī mums pasniedzējiem ir jāatrod tie jēgpilnie pielietojumi, lai arī tad tas mācību process būtu kvalitatīvāks un foršāks gan studentiem, gan mums pašiem. Nu jā, jo lekcijas jau arī var palūgt mākslīgajam intelektam sagatavot kādu kursu, un tad kas viņu zina, kāds tur tiks sagatavots. Tieši tā, tev pat pašam nav jālasa, iedot kādā citā rīkā, vai tur uzģenerē kādu Japāņu animācijas tēlu, kas nolasa visu šo lekciju. Tāds avatars būs. Jā, daudz sēdi mājās, skaties Netflixa, bet kurš no tā kaut ko iegūst? Nu, tieši tā, uz šīs nots tad arī beigsim šo raidījumu. Teikšu paldies Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes pētniekam Raivim Vilūnam, ka atnāci. Un, būsim atbildīgi gan studenti, gan pasniedzēji. Un es domāju, ka arvien aktuālāk šis jautājums arī skolās kļūs. Un ja jau nav kļuvis, vismaz vidusskolās pilnīgi noteikti, bet tas jau temats citam raidījumam. Tā ka uz sadzirdēšanos un saredzēšanos raidījumā Kiberpēdas atkal nākamreiz. Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atzīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas! Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Kiberpēdas saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.